esat viņas aizstāvji un sargi. Neaizmirsīsim veco patiesību. Kas dzīvību negrib ķīlā likt, pie īstas brīvības nevar tikt. Frontes apmeklējumā ģenerālinspektors pārliecinājās arī par apmācības stāvokli. Uzrunājot karavīrus, SS Gruppenführers Bangerskis uzsvēra, ka nav brīvas tautas dabā atteikties no cīņas kritiskā brīdī. Cīņa turpināsies ar visiem līdzekļiem un visām iespējām. Eiropas lielajā frontē pret bolševismu tagad iekļāvusies arī Latviju tauta, lai aktīvi piedalītos nākotnes celšanas darbā. No Rīgas uz austrumiem devās pirmie latviešu brīvprātīgie. Kāda latviešu vienība, kas militārās zināšanas ieguvusi kādā karaspēka apmācības vietā ārpus Latvijas robežām, atgriezās dzimtenē, svinīgā aktā Doma laukumā Rīgā atbraucējus apsveica latviešu SS brīvprātīgo leģiona ģenerālinspektors SS Gruppenführers un ieroču SS ģenerālleitnants Bangerskis. Mums jākļūst cietākiem un jāmācas saprast. Svarīga ir tikai cīņa, un sastāvam ir tikai iekšēja vērtība. Visam pāri stāv tēvzeme, bet tā mums jāizstāv ar asinīm. Latviešu leģionārs šeit cienīgi nostājies blakus Vācijas un tās sabiedroto tautu karavīriem. Pelēcīga, drūma un purvaina ir Volhovas apkārtne. Nāves briesmas glūn no katra krūma. Volhovas aizstāvji mēnešiem ilgi dzīvo un cīnas purva dubļos, un tomēr viņu gars ir saulains un mošs. Latviešu karavīros mājos senais lāčplēša gars. Senču varoņu gars saliedējis viņus tērauc cietā kopībā.
Revolkovas purvos pret latviešu sīksto pretestību aizgāja bojā skaitliski pārākais pretinieks. Veselas bolševiku triecienu divīzijas noasiņoja latviešu pozīciju priekšā. Standartenführer Schulz, vēlākais SS brigādeführers un latviešu divīzijas komandieris apbalvo varonīgos Latvijas dēlus ar dzelzs krustu. Un pāri visiem paceļas slavenais SS standartenführera Vaisa vārds. Viņu vainago augstā atzinības balva bruņinieku pakāpes dzelzs krusts. Latviešu divīzijas komandieris Šulcs un varonīgais SS standartenführers Vaiss atvadās, lai nekad vairs neredzētos. Latviešu leģiona rindās Vācija zaudē vienu no saviem labākajiem dēliem, latviešu leģionāri iemīļoto SS brigādeführeru Šultu. Drīzi pēc tam Latvija zaudē vienu no saviem izcilākiem dēliem, SS standartenführeru Vaisu. Viņu smagi ievaino. Standartenführers Vaiss ir miris, lai Latvija dzīvotu. Viņa varoņa nāve un daudzo kritušo latviešu cīnītāju ziedotās dzīvības, lai mums vēl lieku reizi liecina, ka neviens upuris tevīs labā nav par lielu. Leģionāri dziļi iebrukuši mūsu zemē un jau atkal pēc mūsu dzīvībām un mantas sniedzas viņu asiņainās rokas. Mums ir tikai viens ceļš – cīņa. Mums cita ceļa nav. Izšķirieties, vai mums pastāvēt kā tautai vai mirt Sibīrijas tundrās. Un drošsirdīgie, īstie latvieši, visi kā viens cīnīsies latviešu leģionā, SS ieroču rindās pret bolševismu. Mūsu karavīru izturība un neatlaidība cīņās kļuvušas leģendāras. Te viena no slavenākām lapām mūsu vēsturē – ziemas kauja pie Ostravas.
SS-Gruppenführers un ģenerālleitnants Bangerskis apmeklē kādu lazareti Latvijas frontē. Ievainotie šeit ievietoti pagaidām, vēlāk tos nogādās kādā slimnīcā aiz frontes. Vācu krusta zeltā piešķiršana SS šturmbannführeram Stīpniekam. Vācijas robežas Latvijā, Igaunijā, austrumu provinču okupētajās nomalēs visur joprojām plosās smagas mainīgas kaujas. Cīņu telpā dienvidu austrumos no ērgļiem. Tur pāri augstienē nostiprinājušies bolševiki un var pieņemt, ka viņi tagad gatavojas uzbrukumam. Kādas latviešu vācu vienības priekšējais novērotājs laikus izpratis stāvokļa nopietnību un pieprasa artilērijas pabalstu un trieciena lielgabalus. Cīņai iekļauj smago un vieglo artilēriju. Pēc 10 sekundēm ugunī! Lauka haubicas. Ienaidnieks jāsatriec. Granāta pēc granātas aizjoņo uz sīvo pretinieku. Pēc nepārtrauktas artilērijas un trieciena lielgabalu uguns kājnieki dodas uzbrukumā. Sīvas cīņas notiek par katru metru zemes. Arī šeit izrādās, ka visu kauju iznākumu izšķir grenadieris kājnieks. Lielajā atvairas kaujā Baltijas frontē sīkstā neatlaidībā cīnās vācu karaspēks plecu pie pleca ar latviešu un igauņu vienībām. Bolševiki izpletuši ar ievērojamiem materiāliem spēkiem uzsāktos uzbrukumus, sākot ar telpu austrumos no Tērbatas līdz pat Jelgavai. Kāda igauņu izlūku vienība, kuras uzdevums izlūkot bolševiku pārskatāmu apvidu. Ar smagajiem un vissmagākajiem ieročiem vācieši, latvieši un igauņi turas pretim bolševiku brāzmām. Padomju iebrukumus nosprosto. Arī trieciena lidmašīnas pastāvīgi piedalās zemes cīņās un izsit no kaujas pretinieka tankus, lielgabalus un granātu metējus. Metēju bateriju iekļāva visos frontes iecirkņos. Batterie, feuer!
Igaunijā un Latvijā, kuru robežām pāri vēlies karš, šī gada bagātīgās ražas lielākā daļa jau ievākta. Ražas talkā piedalījās visi zemnieki, palīgi no pilsētām, un turpat aiz galvenās kaujas līnijas arī karavīri cīņu pārtraukuma brīžos. Neviena vārpa nedrīkst palikt tīrumā, neviens grauds nedrīkst iet zudumā. Raža ir pirmās šķiras kara potenciāls. Dzimtene, kas to ievāc, darbojas karavīra izpratnē, un no savām pašas pūlēm gūst augošu pārliecību un iekšēju drošību, gūst to labdarības sajūtu, kas pacilā frontes cīnītājus, kas ir vienkārša, stabila un ilgstoša un nepazīst nekā cita kā siržu stingrību. Mūsu karavīri izmantoja cīņu pārtraukumu Bauskas apkārtnē, lai izbūvētu savas pozīcijas, nodrošinātu novietnes, savestu kārtībā savu apbruņojumu un mazliet atpūstos. Dzimtenes mīlestībā cīnījās pie Volhovas, pie Ostrovas, pie Daugavpils, pie Jelgavas un Madonas. Tā viņi cīnas šodien un cīnīsies aizvien, izturēdami līdz galam. Viņi cīnas par Latviju, par savu tautu, par savu bērnu laimi un nākotni. Uz balu kaujas lauka